Sveiciens ikvienam, kurš pievienojās šajā projektā Sarunas ar kakao. Neaizmirsti uzspiest subscribe pogu šim kanālam, lai nenokavētu visas nākamās epizodes, kā arī like šim video, ja tev patika tas, ko tu dzirdēji, kā arī komentāros padalies ar to, ko tu paņemsi no šīs epizodes. Mēs esam šodien pie Dūmpirts Ziedlejās, un šīs dienas viesis ir Andris Habermanis, kas ir brīnišķīgās vietas Ziedleja saimnieks. Un Andris ir dzejnieks, mūziķis un arī dabas mīlis, ar ko arī viņš dalīsies šajā epizodē. Čau, Andri! Paldies, ka tu esi nolēmis pievienoties mums šajā projektā, šajā sarunā. Visas sarunas es vienmēr sāku pilnībā ar vienu un to pašu jautājumu. Viņš ir gana filozofisks un viņam nav pareizu, nepareizu atbilžu, tāpēc jūties brīvi, arī ja tev vajag padomāt savu atbildi, ko tev nozīmē iet savu ceļu. Labākā atbilde, ko es uzreiz varu pateikt, ir tāda, ka es joprojām esmu ceļā pie tā, lai saprastu, ko nozīmē iet savu ceļu. Jo vakar es braucu mājās naktī un es tieši domāju, man ir pašam savi jautājumi, joprojām, kas man no bērnības jau kaut kādā ziņā neliek mieru un ik pa brīdim aktualizējās. Kas es esmu un ko es šeit daru un ko es vispār gribu panākt un kur es virzos ar šo visu. Tā kā tas drīzāk ir ceļa iešana ir ceļa iešana. Tas nav, es varu šajā konkrētajā brīdī šeit un tagad šo uztvert kā pieturas punktu, bet tas ir bijis, mans mūža ceļš ir bijis ļoti raips un es domāju, ka ir ļoti viegli uzdot jautājumus, kur ir sarežģīti atbildēt, jo tas ietver visu manu pieredzi, saprot. Jā. Nu, tas arī ir tavs ceļš, tā pa lielam tie mazie gabaliņi, ko tu esi savā dzīvē, ar ko esi saskāries kopā. Jā, tieši tā. Un kā tu vispār definētu, kas ir Andris? Man ir grūti definēt, jo es domāju, ka gan cilvēkiem, kurus es pazīstu, gan arī man pašam bieži vien ir ļoti mainīgs priekšstats. Es domāju, ka es neesmu cilvēks, kas ir ārkārtīgi ieciklējies lomā, personībā vai savos pienākumos vai savā pieejā. Es ļoti novērtēju to, ka man ir iespēja šajā dzīvē darīt ļoti dažādas lietas, ļoti daudzveidīgu pieredzi gūt un ar ļoti dažādiem cilvēkiem veikt šo ceļu kopā. Un līdz ar to citiem es esmu Andris no Ziedlejām, citiem es esmu Andris no Alkupas, citiem es esmu Andris, kurš raksta, citiem es esmu Andris, kurš pļauj zāli, citiem es esmu Andris, kurš palīdz nometnes organizēt. Andris no Atklāja sevi, citiem es esmu Andris no Siguldas, citiem Andris no velokluba. Vispār no bērnības kaut kur. Andris no bērnības, kur tas dīvainais puika, jā, no pagalma. Jā, es īstenībā par šo esmu domājis. Es nezinu, kā tev ir bijis, kā ir labāk, kad tu tā kā jau agri esi zinājis, kas tu esi un kas tu gribi būt, un tev tas ir tā kā tas vienvirziena ceļš, vai tu tā kā ej un visu kaut ko mēģini. Jo, manuprāt, daudziem cilvēkiem ir ar to problēmu, ka tad, kad tu visu kaut ko dari, dažādu un bieži, tad var iezakties tā sajūta, ka tā kā ar mani kaut kas nav kārtībā, jo es taču visu laiku kaut ko mainu, es nezinu, ko es gribu. Jo ir kaut kāds, manuprāt, stereotips, ka kā man taču jau bērnībā bija jāzina, kas es tā kā gribu būt un kļūt, bet Jā. Vai tev ir pamainījies tā sajūta, kas tev bija bērnībā un kas tu esi tagad? Protams, šaubas ir, man liekas, kā neizbēgama tāda ceļa sastāvdaļa. Ja tu esi meklētājs, ja tu esi ceļinieks, ja tu esi ej ceļu,
par kuru tikai tu jūti atbildību, ka tev nav tas privilēģija vai tieši otrādi sloks, ka tu esi kaut kā kultūrā vai sabiedrībā vai kādā teiksim, ģimenē, ka tev ir nolēmuši, ka tev ir jāiet un jābūt par to picas cepēju vai biznesmeni vai sportistu vai strādnieku, jebkādu darbu darītāju. Tad līdz ar to, ja es esmu pats atbildīgs par to ceļu, ko es nesu un eju, tad bieži vien laikam ir tas, kad ir tas pārdomu šaubu periods ik pa laikam uznāk. Un tas ir ok. Tas ir ļoti labi, man liekas, ka cilvēks ik pa laikam pārdomā. Vai tas, kur viņš ir tajā brīdī aizvirzies, ir tas labākais iespējamais scenārijs, ko viņš sev var piedāvāt. Ja tev tagad būtu jāpadomā atpakaļ uz bērnību, ka tev kāds jautāja, par ko tu gribi kļūt, kas tev bija tās kaut kādas atbildes, ko tu... Nē, man joprojām ir tās daudzas atbildes ir ārkārtīgi līdzīgas. Tās pirmais nopietnais, par ko es sāku apzināti interesēties, bija arheologs. Un arheologa gars, laikam, tas ir tas, ka tu kaut kādas senatnes lietas un saknes un gan savas dzimtas, gan savas apkārtējās pasaules kultūras un dažādas priekšmetus. Tu pēti, tu mēģini saprast, kā tas ir bijis, kad visa tā pasaule ir nonākusi līdz tam, kad tas ir viss palicis pagātnē un ko tas ir atstājis līdz tai dienai. Nu, un pēc tam jau tas drīzāk bija tāds kultūras ceļš saistībā ar rakstīšanu, mūziku, ar vizuālo kultūru. Tad tas drīzāk ir joprojām turpat, kur tas sākās tikai attīstījies dažādā, vai arī maz attīstījies. Vienkārši drusku evolūcija ir aizgājusi pa sānu ceļu šobrīd saistībā ar ziedlējām, bet visas tās lietas kaut kur paralēli notiek arī. Un kas ir tas, kas tevi tā kā vada atpakaļ pie tās radīšanas caur mūziku? Ko tev šādas prakses, varētu teikt, ka tās ir savu veidu prakses, droši vien arī. Ko tev tas vispār dod, kāpēc tu pie tā pievelcies? Un kas varbūt ir tie, tu jau minēji rakstīšana, mūzika, kā tu sevi izpaudi? Radīšana tā kā tāda. Es domāju, ka tas ir man bijis ar mani kopā jau no pašas agras bērnības. Es atceros, kad man bija kādi 4 gadi, kad mēs pie dārziņa gājām fotografēties, un es gribēju būt. Es atceros, es stāvēju tajā bildē, es domāju, es gribu izstīties tā kā rakstnieks vai tā kā mūziķis, tā kā tāds nopietns vīrs, 4-gadīgs bērns. Un es nezinu, man tas pārāk labi neizdevās, bet tās lietas, kādā veidā darboties un radīt, radīšanas process ir bijis klāt kopš sev atceros. Tas ir, protams, sākumā tas vairāk spēļu process ar plastilīniem, ar krāsošanu, zīmēšanu, ar figūriņām, dažādas dažādu veidu stāstu izspēlēšana caur šīm te mazajām lietiņām, kurām tu pievieno to vērtību, kurām tu pievieno to savu iedomāto pasauli klāt, un tu radi kopā ar to. Un tad tas, protams, pēc tam aizgāja tādā drusku, varbūt, nosacīti klasiskākā ceļā, kas ir saistībā ar literatūru, ar mūziku, arī ar videomākslu drusku. Jo radošums kā tāds, viņš ir pats par sevi. Viņam formas ir dažādas un izpausmes ir dažādas, bet tas ir, es domāju, tas piemiet gan jebkuram, tikai tas ir līdzīgi kā bērns. Viņš vai nu izvēlās to darīt, vai nu neizvēlas to darīt. Jā, es tieši arī gribēju minēt, ka tas jau tā mūsu daba, vai ne, kaut ko radīt, kaut kā izpausties, un tie veidi jau var būt tik daudz un dažādi. Kā tev sanāk ziedlējās? Izpausties ar radošumu? Sanāk pietiekami daudz, jā. Visu laiku un katru dienu ir jāmeklē radošu risinājumu, lai ar šo visu pasākumu tiktu galā, lai to pieskatītu, lai veiktu nemitīgu gan uzturēšanu, gan izaugsmu, gan arī
lai takošās lietas, kas ir darbi un šie pienākumi, lai viņus padarītu kaut drusku vieglākus, efektīvākus un pieņemākus mums pašiem, visu laiku jāmeklē risinājumi. Katru dienu tas ir radošums tāds ļoti, ļoti varbūt pamat līmenī, kas ir tīri kombinēt lietas un meklēt risinājumus. Un tas ir tāds, to var saukt par korporatīvo vai par saimniecisko radošumu. Tas tāds amatnieciskais radošums, tā var teikt. Jā, tad to var just Ziedlejās. Bet, jā, lai radītu kaut kādu šādu vietu vai lai būtu ikdienā šādā vidē, tas nav tā, kuram katram pa ceļam var būt vai iespējams, pat kādas ir tās tavas vērtības, kas tevi ved uz tieši kaut ko šādu. Jo tikpat labi šeit varēja būt vienkārši pirts, ko kāds noīrē, uztais savu tusiņu un aizbrauc, vai ne? Bet šeit tomēr ir pilnīgi cits stāsts šai vietai. Jā, katram cilvēkam, kas šajā Ziedleju saimē un Ziedleju idejā ir iesaistījies, ir kaut kāda vērtība. Katram ir savs pienesums. Un es esmu vienkārši viens no cilvēkiem, kas šīs lietas dara un veic dažādas pienākumus. Un citreiz tie pienākumi nemaz nav skaisti un nemaz nav ne tik ļoti cēli un radoši, kā drīzāk tas, kad tu ej un godīgi izdari to savu darbiņu, to savu mazās lietiņas, kas jāizdara ikdienā. Un, jo redz, ir svarīgi tas, kad, lai tas viss notiktu, ir vienam otru ļoti jāpapildina un jāpalīdz, lai izveidotos šī te sazobe, lai būtu tas mehānisms, kas darbojas kopā. Jo tiklīdz kāds kaut kur izkrīt, tā visi pārējie dabū kārtīgāk pasvīst. Un ir sarežģīti tajos brīžos, kad jāmeklē resursu, kuru jau tā trūkst. Kaut vai tīri par to, kad kādam ir tā pirtiņa jākurina, piemēram. Kādam ir tā zāle jāpļauj. Jā. Tā kā tas ir, mēs priecājamies par brīžiem, kad viss notiek. Un kad darbi notiek un kad lietas tiek izdarītas. Bet ir dažreiz tā, kad ir sarežģīti to visu nomenedžēt. Un kā tu smeli savu tādu enerģijas resursu tādos brīžos, kad vairāk vai mazāk viss ir uz jums? Es esmu cilvēks, kas īstenībā diezgan laikam labi apzinos, ko es varu izdarīt. Tas ir viens, un otrs man ir kaut kāda tāda pienākuma sajūta, ka es zinu, ka es negribu pievilkt ne šo ideju, ne cilvēkus, un man ir ļoti, laikam, jo mēs skatāmies, mēs varam pieiet no bišķi no otras puses, kad šo Ziedlejas kā tādas, kas šajā gadījumā ir mūsu pienākums, mūsu sūtība, mēs uzturam kā kalpošanu. Tas nav biznesa klasiskā izpratnē. Tāpēc arī tas par to radošu un garīgu droši vien ir tā saruna, jo tas nav tāds klasisks bizness. Tas drīzāk ir kalpošana idejai un šīs te lietas nemitīga pieskatīšana un veicināšana un darīšana, jo sajūta, ka tā pievienotā vērtība, kas no šī visa rodās, ir daudz lielāka nekā to var konvertēt kaut kādos ciparos vai naudās un tā. Jā, tāpēc man tas jautājums arī par tām tavām vērtībām, jo jebkurā biznesā, ko tu dari, ir viens, vai tu to dari naudas pēc, vai tu to dari sirds un, kā tu saki, šīs dziļākās vērtības labad, jeb kalpošanas labad. Un tad, kas ir tās tavas vērtības, kas iekšā tevī tur tajos mirkļos, kad liekas, bāc, viss ir slikti, tur sakrīt visas lietas vai ne, pēkšņi tur kaut kas neiet, parādās kaut kādas grūtības. Kas ir tas, kas tev iekšā tur saka, nē, ir jāiet, ir jādara, es taču to daru dēļ šī, jo es ticu tam un... Zini kā, tur ir daudz iespējamie scenāriji, ko es varu atbildēt, daudz iespējamās atbildes, un tās galvenās, ko es parasti priekš sevis arī bieži vien atrodu tās atbildes tāds, ka pirmkārt es kaut kādā mērā varu teikt, ka es nāku no karavīra dzimtas, un mans vectēvs bija tas, kurš cīnījās par šo valstu. Viņš piedalījās brīvības cīņās Nāves salā, piemēram.
Un bija sava karavīra, viens no, viņš bija jaunākais leitnants Pirmajā pasaules karā. Un tad tas ir kaut kāds tāds, tas iekšējais dzinols ir droši vien palicis ar to asiņu līniju, tas ir viens. Un otrs, es kaut kā esmu arī meklējis ceļu tieši šajā karavīru un cīņas mākslu ziņā, arī apzināti meklējis to. Un mums bija jau no 90. gadu beigām mēs sākām nodarboties ar austrumu cīņu mākslām, kas ir viens ir tas, pateicoties cilvēkam Kaspars Meļņikons, kurš ir mans pirmais treneris un skolotājs. Un tas ir bijis tāds apzināts ceļš un ļoti, ļoti grūts un izaicinošs ļoti un ārkārtīgi nekuram katram paredzēts, jo cīņas mākslas tas ir kaut kas savā dziļākajā būtībā. Tas ir ar to, ka tu nemitīgi tās robežas bīdi, nemitīgi pārvērš sevi un nemitīgi veic šo te darbu ar sevi, kas nozīmē, ka tev ir jāiet tajā cīņā, jāiet tajā lietā. Bet laikam lielākais izaicinājums tajā visā ir, kā to darīt ar pēc iespējas mazāku pretestību. Kas ir tas, jo sist cauri ar dūri caurumu sienā, tur ir zināma māksla, ja, to izdarīt, bet labāk ir, kā darīt to, kā panākt to, lai šī siena vispār nebūtu. Kā darīt to, lai tu nevis cilvēkam kaut ko pārmestu, bļaut uz viņu vai strīdētos, bet ka tu varētu samīļot viņu, pateikt paldies, darīt kopā un būt tā labā kopējā padarītā darba sajūta. Jo tur tas cīnītāja gars, tas ir klātesošs, bet tas nav par to, ka tu mēģini ar varu kaut ko panākt. Tas ir drīzāk, ka tu pastāv uz savām tām vērtībām un uz to ceļu kopējo, bet mēģini atrast to lietu, par kuru tu vari vienoties un izdarīt to savu darbu vislabāk, kā tu vari izdarīt. Jā, es īstenībā ļoti daudz novēroju, ka sports ir ļoti maz par sportu. Tas ir vairāk par tavu mentālo kaut kādu izaugsmi, izturību. Un, kā tu saki, katru reizi tu sev pierādi, ka tu vari vēl un vairāk un ātrāk un varbūt. Sports ir brīnišķīga lieta. Tas ir, kā Hemingvejs teica, viens no skolotājiem tādiem maniem, var teikt, cilvēkiem, no kā es esmu mācījies, pastarpināt, protams, caur grāmatām. Jā, sports māca gan zaudēt, gan uzvarēt, un sports māca visu, viņš māca dzīvot. Tad sports ir liela daļa no tavas dzīves, jā? Jā, bet es nedomāju tādā klasiskā izpratnē, ka sports jo sportam ir dažādas tās nosacītas frakcijas vai veids, kā to uztvert. Viens ir tas spēlēšanās moments, ka bērni spēlējās, viņam arī kaut kāds sportiņš notiek. Tas ir tas viens. Otrs ir tas ar to, ka tu darot kopā un it īpaši ar citiem, kas ir vai nu cīņas sports vai nu komandas sports, tas tu akumulē to enerģiju kopējo, ka tu dari to un tu jūti to azartu, to deksmi un ļoti tādu aizrautību tajā visā. Un, protams, tur ir disciplīnas moments tam visam klāt. Un arī tas, ka tu mēģini uztvert tos noteikumus, tos principus, kādā tas ir izveidots, un mēģināt būt pēc iespējas labāks tajos rāmjos. Un, ja ir iespēja, tad, protams, tos rāmjus paplašināt. Bet tur jau aiziet tad mākslas līmenis, ja tiklīdz tu sāstās robežu un tos rāmjus plašināt. Tas jau vairs nav īsts sports beigās. Man liekas, lai uzturētu tādu vietu, tev jau sports ir katru dienu, vai ne? Jā, Malka un vispār. Jā, mums tas ir, jā. Šitais pasākums tikai sportiskiem cilvēkiem aktīviem paredzēts, jā, protams. Tas nav biroja darbs, lai arī biroja darbs aizņem kaut kādu zināmu laiku. Jā, mums vēl ir informācija par to, ka šeit ir pieejami arī riteņi, un tava daļa arī ir saistīta, vai ne, ar riteņu braukšanu. Vai tie ir, kāda veida riteņu sports tev
ir tavā ikdienā, vai tie ir kalni, un kā tu to apvieno ar savu cīņas mākslu un pārējiem sporta veidiem, kas tev uzrunā? Nu, drīzāk es skatos, ka tā riteņu padarīšana ziedlēs, tas ir vienkārši kā pievienotā vērtība tam, ko mēs darām, kad cilvēki var atbraukt un arī tās gaujas takas un visu šo mežus un apkaimi pabaudīt uz riteņu, jo tā ir tāda ārkārtīgi fēna brīvības sajūta, tiklīdz tu iemācies to riteni kontrolēt un būt kaut kādā tādā labā saiknē ar riteni, ka tu spēj viņu pārvaldīt un tā braukt un ļoti daudz neiespringstot. Tas dod lielu brīvības sajūtu. Un priekš manis tā ir arī savu veidu meditācija, neapšaubām. Tas ir veids, kā es varu būt ar sevi. Jo ritenis, laikam tas labākais ir tas, ka tu vari nonākt ļoti daudzās vietās, salīdzinoši īsā laikā, bez kaut kādiem papildus līdzekļiem, un tu vari aizbraukt 100 kilometrus. Nu, piemēram, 100 kilometri tas ir pietiekami daudz, ar kājām tas ir grūtāk paveicams. Un tev, un tu redzi tik daudz apkārt sev tajos 100 kilometros. Jo tāpēc, ka tas nav kā mašīnā, ka tomēr, ka tu koncentrējies uz to ceļu, un tev diezgan daudz jāskatās tomēr, lai tu veiktu šos vadīšanas funkciju. Ar riteni tomēr tu vari brīvāk un izbaudīt dabu, izbaudīt to vidi, ainavu. Un tas ir ārkārtīgi feina lieta, ko es jebkuram iesaku. Ir kaut kas lielāks, ārpasaulīgāks, ārpus tevis, kam tu tici, kas ir tev tā kā ikdienu klātesošs, varbūt arī tajos mirkļos, kad liekas, kad ir grūti, kas tev liekas, ka tev tā kā drusku uzsit pa plecu un tevi atbalsta un virza uz priekšu. Jā, protams, bet es nezinu, vai to ir iespējams noformulēt vārdos. Tas ir drīzāk ir bijušas tās pieredzes un ir bijušas sajūtas un dažādas situācijas, kad lietas vai nu mistiskā kārtā notiek, vai arī lietas saslēdzās, vai arī brīnumā kārtā es esmu izglābies no ļoti sarežģītām situācijām, kas ir bijušas izglābšanas nāves kaut kādās arī brīžos. Un ir bijuši tādi mazie atklāsmes mirkļi, tādi, kas ir to ticību vairojuši, jo, es teiksim, ļoti, man no bērnības ir sajūta, ka ir kaut kas lielāks gan mūsos, gan ārpus mums. Un kas tas ir? To protams, visas garīgās kultūras un mācības un reliģijas meklē un mēģina definēt. Un tiklīdz tu definē, tu to sašaurini. Un līdz ar to, ja sāku par to runāt tādā ļoti konkrētos vārdos, es jau to sāku sašaurināt priekš sevis. Es mēģinu tā kā drīzāk, protams, arī tas ir arī radīšanas lietā. Tas viss ir tā sastāvdaļa, ka tas ir, ka mēs mācāmies radīt, es mācos radīt. Tas ir radīšanas funkcija, ir viena no galvenajām, kas cilvēkam piemīt. Un tas ir arī kaut kādā veidā šī te augstākās lietas, tā manifestācija manī un apkārtējos cilvēkos. Jā, man liekas, šī ir tēma, par kuru varētu ļoti aizplūst, jo katram tās atbildes ir kaut kādas savas, un man ļoti īstenībā patīk tas, kā tu to pasaki, ka jebkura, jo galu galā jebkura arī kaut vai reliģija, vai ne, tas jau beigās tā lielā doma un tēma ir par vienu un to pašu. Mēs visi ejam tā kā uz to vienu, tikai katrs mēs to ieliekam kaut kādā savā tajā kastē, un kāpēc vispār likt kaut kur, ja mēs to vienkārši varam. Jā, neviens nav neko pierādījis, ar pirkstu parādījis, tāpēc tā ir tāda spekulācija. Un katrs jau mēs beigās ticam tam, kam mēs ticam, vai ne? Jā. Varbūt tu vari padalīties par to, kā vispār tu nonāci līdz kaut kam tādam kā šis. Jo es ticu arī, ka tas nav vienvirziena ceļš būt daļai no šāda projekta. Gan jau, ka arī tur bija visādas likumsakarības un mirkļi, kad kaut kas vienkārši saliekās.
Bet varbūt ir kaut kas interesants, kāds maģisks mirklis, ar kur tu vari padalīties. Vai varbūt tevā laikā, kopš tu esi šeit, daļa no šī Ziedlaja projekta, ir noticis kaut kas tāds mistisks, kur jums kaut kas ir pēkšņi salicies un tev ir licies wow. Jā, es te neesmu viens. Es gan uzreiz saku, ka priekš manis šis nav īsti projekts. Tad arī mana dzīve ir projekts. Jo tas ir viss, tas ir liela daļa manas dzīves un manas ģimenes kaut kādas sūtības un šīs te kalpošanas. Tā drīzāk ir kaut kāds posms un kaut kāda vieta un šī te veltīta enerģija. Katru dienu ir kaut kādi tie mazie maģiskie, ļoti speciālie brīži, kad tu jūti, ir tā lieta, ir tāda, kaut vai tas pats šodien 6:30 no rīta, tas maģiskais saulākts ar miglu un ar to visu, kad tas kā puika iet par asaru aboļa to groziņu un kā tur stārķis iet pa pļāvu un kā aust sauli caur kokiem. Un tas ir bijis katru dienu, un tāpat arī, kā tas sākotnēji bija, ka mēs vienkārši vienā dienā izdomājām, uztaisīsim zaķīšiem indiāņu pirtiņu tur pie dīķa un ar akmeņiem un tad tentu apkārt aplikām, kurinājām uguni iekšā tajos akmeņos un pēc tam tents, un tad ir pirtiņa un tad pie dīķa, un tad tur viss tā forši izveidojās. Jo, manā teiksim, pieredzē tas ir saistīts arī, protams, ar ģimenes veidošanu, ar attiecībām, ar būšanu ar tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs sākām šo te visu darīt un uzņemties šo te pienākumu un atbildību un kalpošanu. Līdz ar to tas viss ir sasējies ar visu to manu būšanu šeit, šajā te cilvēka ādā un šiem te darbiem. Tas viss ir tik ļoti kopā, kad es nevaru tā īsti izdalīt sevi ārpus šī. Es varu izdalīt, protams, tās lietas, kas ir noscīt ārpus Ziedlajām, kad man ir radošie projekti vai arī tur dažādas aktivitātes, tās komandas saliedēšanas lietas un nometņu organizēšana. Tas, protams, ir drusku ārpus, bet vienlaicīgi liela daļa manas būtības ir šeit un tiek ieguldīta enerģijas un laika un resursu izpratnē. Laikam tas, uz ko es tagad pati klausoties tavu atbildi, sapratu, tas, uz ko es gāju, ir es iedomājos tevi to pamatskolnieku Andri. Tajā laikā droši vien viņš nevarēja iztēloties, kad savos 30, 40 vai vēl tālākos gados tu būsi daļa no kaut kā šāda. Kas varbūt bija, kā vispār kāds nonāk līdz tam, ka pirts vispār, kas ir pirts rituāli, kas ir visas šīs meditācijas un lietas. Droši vien bija kāds pagrieziena punkts vai kaut kas tevī tur iekšā risinājās vai notika, vai varbūt dzīvē kaut kādas tur lietas pēkšņi sagrozījās, ka tu saprati, hei, man ir laikam jāpameklē kaut kas cits, kaut kas citādāks, kam jāpievēršas tās pašas meditācijas. Nē, īstenībā tur ir diezgan tā saikne, diezgan izsekojama. Pat, ko es tev sāku stāstīt pirms tam par tām austrumu cīņām, mēs ilgi trenējāmies un jau no 99. gada es piedalījos nometnēs, ko mēs organizējam pie jūras tūjā. Tas joprojām ir organizēts, varbūt bija atgājis no tā kodola, kas ir tur jaunieši vairāk šobrīd to dara, es šeit vairāk. Un mēs, tas nometnes, tā atbildība, tas darbs ar cilvēkiem, ar jauniešiem un šī te iekšējo spēju un iekšējo un garīgo un fizisko spēju pilnveidošana, tas viss jau bija tad. Un arī tās pirtiņas pie jūras, tajās zaķīšu pirtiņas, tas indiāņu, tas lietanīca, kurā tie akmeņi tika kurināti, un to mēs darījām jau tad kopā ar treneriem, es kā treneris, es kopā ar savu tagadējo sievu, arī kā treneri un kā viena no organizatoriem un gan sākotnēji dalībniekiem. Un mēs to visu kaut kādā mērā to pieredzi
paņēmām, un arī tas bija ļoti labs sākums, ļoti labs pamatiņš, lai sāktu šeit darboties. Visi tie praktiskie darbi, visi lauku darbi, kas man gan arī ir no bērnības pieredzes. Es esmu tāds, kas uzaudzis sienu talkās un dārza darbos un ar mežā un būšanā pie dabas un ar lopiem, ar dzīvniekiem, un vienlaicīgi arī tik dīvainā vidē, ka tur ir šīs te dažādās pasaules, tur ir liels radošums, enerģija, tur ir ļoti liels, teiksim tā, es nekad neesmu baidījies būt nestilīgs vai kaut kādā ziņā dīvains. Ja? Un tas ir bijis tas, kas man ir laikam nometnēs, mums tajā organizatoru vidē un tajā nometņu, tajā radītāju saimē ir bijis tas foršais moments, ka mēs esam bijuši saudabīgi, dīvaini, netradicionāli un ļoti paši par sevi un mēģinājuši nespēlēt lomas, bet būt tādi, kādi mēs esam un dot to labāko, ko mēs spējam iedot ar savu pieredzi. Bet jā, austrumcīņas tas ir viens no maniem dzīves stūrakmeņiem. Protams, arī vēlāk kultūra un māksla un tās lietas, bet tas ir devis ļoti daudz. Tas nozīmē, ka pa lielam Ziedlais nav tev izmainījuši. Vienkārši tu esi tā kā iedevis iedvesmu šai vietai pašā pamatā. Nē, nu bet jā. Jo es domāju, ka es mainos jau katru dienu, un tas ir ok, kad kaut kāds kodola daļa, protams, ir jau tāpat, un tas jau neapšaubām, kad es esmu tas cilvēks, tas pats, kas piedzima kaut kādā mērā, un pat ja mēs pieņemam, ka viss šūnas nomainījušās, bet kaut kas tomēr ties šūnas kodolos palicis. Forši, kad tev tas pamats ir saglabājies, jo daudziem mums, paliekot vecākiem, mēs tā kā pazaudējamies un mēģinām saprast, kas bija tas, kas bērnībā deva to deksmi. Man izklausās, ka tevi ir tas noturējies. Man tas, laikam, arī tieši tas nometņu radīšanas procesā, tieši tas būšana ar tiem cilvēkiem, ar kuriem tu vari būt maksimāli brīvs, runāt par maksimāli jebko, un vienlaicīgi tā bērnišķīgā, drusku tā zenīgā daudzīšanās un tāda spēlēšanās, un tas bija tas, kas ir palīdzējis tajā radīšanā atrast tāds mazliet dīvains, netradicionāls ceļus, bet vienlaicīgi iet gan dziļumā, gan arī kaut ko ļoti saudabīgu un īpaši radīt. Noskaņas ziņā vai tajā pienesuma ziņā, jo tie treniņi, ko mēs vadījām, viņi nav tādi tradicionāli. Mēs nemācījām, daudzos treniņos mēs nemācījām sist un spērt. Tas ir kaut kas bijis pavisam cits, ir tīpaši vēlāk tajā attīstības ceļā, ko es nostaigāju. Jo es sāku trenēt 16, 17 gadu vecumā, un tad diezgan nostaigāju kaut kādu ceļu, jo sākumā ar bērniem to darīt ir sarežģīti. Ja nav tā pieredze tik liela, tad bieži vien tas definējās tikai uz tādu ļoti lielu disciplinēšanu, darīt konkrētas lietas. Vēlāk, kad man pašam tā pieredze lielāka un kad es spēju jau drusku būt ārpus tādām reglamentētām disciplinārām lietām, kas ir saistībā ar šīm te konkrētajām praksēm, un tad jau es varēju sākt improvizēt. Tad tas radošums ļoti nodara. Tieši gan nometnes veidošanā, gan treniņu vadīšanā, gan to pasākumu vadīšanā un izveidošanā. Un arī nometnē izveidojas viens no mūsu tādiem joprojām pseidoaktīviem projektiem Dzena Trakie, kas ir mans un manu dombiedru radīta lieta, kas ir ārkārtīgi sirdī tuva, jo tas ir kaut kas tāds par to, ka tu sanāc kopā ar tiem cilvēkiem, apsēdies vai pie ugunskura vai jūrā, vai pie jūras vai jebkur, un nodarbojies ar šī bezgalīgā stāsta veidošana vai literatūrā, mūzikā un skaņās un dažādi veidi tajā izpratnē par to, ko mēs varam panākt gan ar savu ķermeni, gan ar balsi, ar instrumentiem, ar to, kas mums notiek apkārt. Un kā tas izpaužās, viens kaut ko sāk un pārējie tikai turpina? Jā. Tas ir. Mēs ļoti balstamies tādu
tradicionālās kultūras pieejami, kad kopēja muzicēšana, tas nav par to, ka tu pēc iespējas tevi šlapti priekšā un tu izpildi kaut kādu jau sarakstītu kompozīciju. Tas drīzāk ir tas, ka tu uz vietas radi to skaņu audumu, to pieredzi tu radi. Svarīgāk par to, ka tu tehniski labi spēlē vai spēj kaut ko nospēlēt konkrēti no A līdz Z, ir daudz svarīgāk tas, ka tu saslēdzies ar cilvēku skaņās un veido to kopējo skaņas audumu. Un stāst vai raksti viņu un tad izpildi vai rada dziesmu, jo iespējas ir tik milzīgas. Un arī, es priecājos, ka es dzīvoju šādā laikā, ka arī tie paši mūzikas instrumenti. Mēs šobrīd varam no visas pasaules dažādas instrumentus un dažādas skaņu kultūru, gan pietiekami artikulēti. Protams, ir instrumenti, kurus mēs nepārvaldam, mēs arī nelienam tajā lauciņā. Ja mēs Trako vidū mēs esam ļoti ietekmējušies no Indijas un no tuvu austrumu mūzikas un kultūras. Un tas drīzāk ir tāda mazliet tāds, neteiksim, ka tā ir parodēšana, teiksim tā, bērnišķīga apspēlēšana, šo te tēmu un šīs te sajūtas. Jā, tas vārds, kas man nāk, ir tā kā jamming, kad visi kaut ko dara, bet tepat laikā tur nav randoms, tev ir tomēr jāsaslēdzās tā kā vienam ar otru, lai tas izklausītos kaut cik, tur nav tā kā bērni, visi kaut ko klapē un citi, bet jā, tas izklausās kaut kas. Klausīšanās un atrast to ritmu un tā sajust. Savienošanās tajā lietā, jā, protams. Jā, jo īstenībā es tagad pati tā kā domāju, es arī esmu bijis kaut kādos piedalījusies tādos līdzīgos pasākumos, un ka tev īstenībā bieži vien pat ir jāmāk paklusēt, vai ne? Nevis gribās tur kaut ko ielikt, bet nē, nav tagad īstais laiks, ir jāgaida, kamēr es tur varēšu uzsist to vienu reizi, vai ne? Tas īstenībā labs punkts, klusēt vispār jāmācās visu dzīvi. Jo man viena no tādām svarīgākajām lietām dzīvē ir būšana ar sevi, būšana vienatnē, un tas klusums, man teiksim, tāds ārkārtīgi svēts un kaut kas ļoti vajadzīgs. Kas ir tas, ko tu vēlētos nodot saviem bērniem, tās vērtības vai ar savu piemēru? Pirmkārt, es mēģinu apzināties, ka bērni, viņi paši, viņi ir paši par sevi, viņi paši personības, un viņiem jāiet savs ceļš. Un mēs mēģinām, vismaz ģimenē, to aktualizēt to, ka bērnam ir jāveic pašam savas izvēles. Mēs viņu varam bikstīt bišķiņu un pabīdīt un palīdzēt, bet ir jādara tās lietas, kas viņam sanāk, kas interesē un kas ir izdodās. Un ar savu piemēru, ar savu rīcību ir jācer, ka viņš iemācīsies. Un, protams, mēs runājam. Mums puika katru vakaru prasa pastāst par bērnību, pastāst kaut kādas lietas. Mēs katru vakaru stāstam, viņam neinteresē pasāks, viņi interesē mūsu pieredzi. Īstā dzīve, bet tas ir tik superīgi. Jā, nevis izdomāta realitāte. Nevis kaut kāds Spidermana stāsts. Jā, jo bieži vien tu izlasi to pasaku un tad tu tā kā uzkrāji vēl kaut kādu citu pasauli tam bērnam, nevis. Un īstenībā, pieņemsim, ja es tā domāju par savu kaut kādu bērnību vai saviem vecākiem, es īstenībā ļoti maz vispār zinu kaut ko par tādu tiešām viņu bērnību, kā viņiem gāja, kam viņi ir vispār gājuši cauri. Un īstenībā šī ir laba tēma, jo, manuprāt, tas ir ļoti būtiski, jo tas, kam ir savā veidā gājuši mūsu vecāki, ļoti ietekmē to, pirmkārt jau kā viņi reaģē, vai ne? Un pavisam nesen man pašai arī bija tā, ka ļoti neplānoti es uzzināju arī kaut ko diezgan tādu smagu par vienu no saviem vecākiem, un man likās, wow, ja kāds man to būtu izstāstījis, ātrāk es saprastu, kāpēc viņš tā dara, vai kāpēc viņš vai viņa tā rīkojas. Bet līdz tam ir viegli tā kā pārmest kaut ko tur, kāpēc viņš tur tāds vai šitāds vai vēl kaut kas, bet tad, kad tu zini to, tā teikt, lielo bildi, tev pilnīgi cita sajūta pret to cilvēku, tev izveidojas savā veida empātija un tu viņu sāc izprast dziļāk.
Bet kāpēc ir tas, kad es varētu teikt, manu vecāku gājumu cilvēkiem, viņiem ir ļoti grūti vispār runāt par sevi, par savu bērnību, kaut kādām pieredzēm. Jā. Jā, tas zini, ir jau tā, ka tas laiks, kādā viņi aug, bija ļoti tomēr sarežģīts. Un priekš manis arī šis te laiks, 90. sākums, 80. beigas, vēl arī tajā brīdī mans tēvs aizgāja no šīs pasaules, un man nepaspēja varbūt atstāt tās lietas, kuras es būtu gribējis, un dalīties ar savu pieredzi, ar savām tām zināšanām vai spējām un viņa atmiņām. Līdz ar to daudz, kas ir, protams, pagājis zudībā, un es stinstināju savu māti, lai viņa man izstāsta, ka varbūt viņš ir kaut ko stāstījis, varbūt viņš ir kaut ko teicis, lai vēlāk izstāst. Un es teicu, varbūt, ja viņš būtu zinājis, ka tā aiziešana būs tāda, varbūt es viņu vietā būtu uzrakstījis kaut vai pāris lapas un nodevis lai nodot pēc 10, 20 gadiem tam puikam. Jo 5-gadīgam bērnam tu nevar tik daudz iedot, protams. Bet padomu laiks, kā mēs zinām, tas ļoti, ļoti daudz tika darīts, lai iznīcinātu. Tās ir īpaši dzimtas atmiņas, dzimtas tradīcijas, dzimtas mantojumus. Un tā kā mans tēvs ir pabijis arī izsūtījumā Sibīrijā. Un viņš pēc tās pieredzes, kur viņš zaudēja savu tēvu arī Sibīrijā, viņš ļoti, ļoti maz gribēja runāt par to, kas ir bijis viņa bērnībā. Un tas ir, priekš viņa, protams, bija traumatiska pieredze. Un arī neapšaubām, arī visi ir kaut kādā mērā izgājuši kaut kādai pieredzē cauri, tīpaši mūsu vecvecāki. Un ka viņiem ir ļoti daudz bijis jādomā par tādām ārkārtīgi prozaiskām lietām, kas ir bijis saistībā tīri ar izdzīvošanu, ar to, lai viņi vispār spētu darīt. Viņi, diemžēl, tas nebija tas laiks, kad varēja apsēsties un šādi te daudz runāt, un ir tīpaši to kaut kā iemūžināt. Diemžēl, bet un tāpēc arī es viens no tādiem tajā manā radošajā ceļā, viens no tādiem galvenajiem tādiem sūtības apziņai ir tāds, kad es mēģinu tās atlikušās zināšanas, tās druskas, tos mazos pavadienus savākt, kas ir palicis vēl, pārstrādāt caur sevi, radīt, un tad cerams atstāt kaut ko arī turpmāk. Un es tāpēc arī tas radošums literatūrā, mūzikā ir tas, ka tas nav tikai par kaut kā atstāšanu saviem bērniem. Protams, arī viņiem tas ir ļoti labi, bet droši vien, kad lai es spētu atstāt lietas, kas iespējams būs vēl kādam. Bet vai un kam, protams, es to nezinu. Un tā ir tāda ārkārtīga spēcīga sajūta, ka tev kaut kas ir caur tevi nāk, un caur tevi ir, es esmu kā tas mediators, kā tas veids, kas to veids šo te pierakstu dažādās formās, protams, jā? Un kaut kas diktē un atstāja šīs lietas. Bet tev ir arī kaut kas, ko tu esi radījis, kas ir citiem pieejams, vai tas viss ir šobrīd tādā? Jā, tas ir, bet daudz kas ir vēl procesā. Pieņemsim, mums Alkupē ir pirmais albums, un tūlīt būs otrais arī ieraksts gatavs, un literatūrā, jā, es publicējies, bet es joprojām esmu tajā starpstāvoklī, kad daudz vairāk ir atvilknē, daudz vairāk ir datorā, pareizāk sakot, jā, nekā tur, kur varbūt ir tādā plašāk pieejamā vietā. Un es kaut kādā ziņā vairos no lietu došanas uz āru. Pirms man nav tāda pārliecība, ka tas tiešām ir kaut kas būtisks un vajadzīgs.
es esmu saistībā, protams, ar šī brīža dzīvi un šī brīža stāvokli un darbiem un pienākumiem. Es esmu drusku to atstājis vēlākam, apzināti. Tāpēc, kad šobrīd man neviens neprasa to, un, ja prasīt, varbūt tas man kaut kā pamudinātu, bet es ļoti jūtos drusku domāju par to, vai tas tiešām kaut ko būtisku kaut kam dos kādam. Un varbūt jā, un to laiks rādīs. Un tāpēc man ir cerība, ka tās lietas, ko es esmu radījis un kas man stāv, noliktas tam brīdim, kad tas tiks izlaists uz ārā, ka tas arī būs tad svarīgs un aktuāls. Es ticu, ka katram ir sava tā auditorija. Bet jā, man liekas, ir svarīgi sagaidīt to īsto brīdi. Bet tas arī, man liekas, ir baigi drosmīgi kaut ko tādu publicēt, jo katrā tajā, vienalga vai tā ir kaut kāda grāmata vai dzēja vai mūzika, tu jau ieliec kaut kādu savu emociju, savu pārdzīvojumu vai vienalga pozitīvu vai tādu sāpīgu, kam tas gājis cauri, un visbiežāk tas jau ietver kaut kādus citus cilvēkus un citas personības. Un tad, kad tu to izliec ārā, tu tā kā izliec daļu sevis, bet tas arī ietver to, ka tas cilvēks var tā kā kaut kā reaģēt ne tā, kā varbūt tu to esi uztvērs, bet tajā mirklī tu esi radījis tā kā to savu. Zinu kā, teiksim tā, tad literatūrā es izvairos runāt par konkrētiem cilvēkiem, konkrētām situācijām, konkrētām lietām, kas ir tieši tāds viens pret vienu pārcelts no dzīves. Tāpēc, kad tādā gadījumā tas ir tas, par ko tu runā, bet manā gadījumā es domāju, ka tas tomēr ir vairāk tāds, es esmu uzkrājis pieredzi, un tad es tās situācijas radu pa jaunu. Viņas nes to emociju, nes to pieredzi, nes tā zināšanas, un arī kaut kādas tās personības daļas, par kurām tu teici, bet es esmu viņas pārradījis. Un līdz ar to tas nav tā kā pārcelts viens pret vienu. Un es arī nepretendēju, man arī neliekas svarīgi, ka mēs runājam par situācijām, kādas tās bija, jo mūsu atmiņās jau tās jau sen jau mainījušās. Jā, tas arī ir. Jā, man liekas, es arī esmu radījusi savus produktus un arī grāmatu, bet man personīgi zinu, ka grūtākais ir, es viņus uzradījusi un ilgi radījusi, nezinu, cik tev ilgi top tavi gara darbi, bet tas, ka tu viņu uzradi, tā ir tā brīža, tā sajūta un emocija, un tu ieguldi sev. Un jo ilgāk iet laiks, jo tā pieredze paliek tajā pagātnē. Un tad man ir grūtākais tagad arī radīt tam jaunu sajūtu, jaunu iedvesmu, lai atkal es varētu viņu nodot citiem. Jo tā ir mana pieredze, kas bijusi pagātnē. Kaut arī, lai cik viņa kvalitatīva nebūtu vai cik man viņa būtu svarīga, tad es esmu mainījusies, un man liekas, tas par to, ka tu noglabās tos savus darbus, un jo gadi iet, jo grūtāk varbūt izdot uz āru viņus, jo tā... Jā un nē, teiksim, tā bērnības sērijas, tā stāsta sērija, viņa daļai publicēta arī tur žurnālos, tur internetu portālos. Es viņu sāku radīt 98. gadā, un tas bija pagājis liels laiks. Protams, es viņu sāku tādā formāli literatūras veidolā ieterpt, tas, protams, ir kaut kādi pēdējie 20, 15 gadi. Un es kaut kādā brīžos pat atgriežos pie viņas, un man ir pat svarīgi, kāpēc arī daļa no iemesliem, kāpēc es neesmu izdevis tās grāmatas, kuras es varēju izdot kaut kādā brīdī, ir tas, ka man ļoti patīk skatīties ar kaut kādu laika distanci pēc tam, vai tas tiešām kaut ko uzrunā manī, un vai man šķiet, ka tam ir jebkāda kvalitāte. Man es arī saviem gan literatūras kolēģiem, arī cilvēkiem, ar kuriem es padalos un kuriem es iedodu izlasīt, cik pa laikam kaut ko, ir gan kaut kas jauns radīts, gan arī tas pats vecais pārstrādāts. Un es kaut kādu, 5 gadu distanci iedodu izlasīt. Un viņi saka,
klau, šitas ir palicis daudz labāks nekā viņš bija agrāk. Un es domāju, tas ir labi, jā. Tad jau iznāk, vēl jāpagaida. Kā labs vīns vai ne? Nu, jā, kaut kas tāds, bet man neviens nespēj saprot to publicēt. Man nav pienākumu par kādu izdevēju vai pret cilvēku, tā kā tur nav tas varbūt tas vēstījums tāds, ka man ir kādam ar to, kāds ir jāpagodina vai jāizdabā vai kaut kā tā. Drīzāk tas ir tas ceļa pieturas punkti un tas fiksējums. Un es ticu, ka tas tiks kaut kādā brīdī, tas nāks uz āru, bet es par to šausmīgi neiespringstu. Tas vienā brīdī tas man bija aktuāli, ka man likās, ka es kaut ko nokavēšu. Un es tad tā kā to atlaidu, un tad tas vairs. Bet mūzika, tas ir bišķi savādāk. Tur gan ir tas, ka tev ir mūzika un dzeja ir divas lietas, ka tev tomēr ir tā performance un tā sajūta, tas mezgls un tā spriedze, viņš ir tā kā jānoķer tas brīdis, kad tu vislabāko var izdarīt. Ka tas nav literatūra, proza ir tas kā tāds liels garš audums, tāds raksts, tāda rakstaina saga. Mūzika ir bišķiņa, tomēr tā emocija un tā spriedze un tā intensitāte ir tas, kam vajag to klātbūtni un gan koncertos, gan arī ierakstā, kad es esmu laikam tāds vispār maratonis pēc dabas, jo to pēdējo ierakstu mums ir pirmais ieraksts varbūt netapa ļoti ilgi, bet viņš tāpat kaut kādā gada vai pāris gadu griezumā tapa. Otrais ieraksts, mēs viņu sākām, lai arī sākām varbūt pirms kaut kādiem tur jau 10 gadiem gan izvērt taisīt, jo 12. gadā iznāca tas uzaust ieraksts. Tagad būs jau 15, 25. gads, ja? Un 13 gadi it kā starpā. Un mēs tagad, kopš mēs iegājām studijā, jau būs tagad jau rudenī pagājuši 3 gadi. Kopš mēs sākām to materiālu izstrādāt, ir jau pagājuši kādi 5 gadi. Un tas jau sāka bišķiņ tā kā vibrēt un spiest. Un, viņš jālaiž ārā. Jā. Tāpēc saku, tas bišķi savādāk. Tur ir mēs... Ziniet, ir tas trauksmainās posms dzīvē, kad visu gribās, visu tā kā uz visām pusēm gribās rauties, bet ir iespējas un galva un rokas un kājas ir tik, cik ir, jā. Tev jāatcerās tas, ko tu pats teici, neko jau īstenībā nevar nokavēt. Tā, lielos vilcienos. Bet man patīk spēlēt koncertus arī. Starp citu, vakar mums bija intervija par, mēs piekdien ar citu projektu, saucās Dūmzārga zēni, tas ir tāds dīvains nosaukums, bet projekts no Latvijas alternatīvajām mūzikas grupām ir dažādi cilvēki, varbūt pat 30. Un saistībā ar kvadrinālas atklāšanu, mākslas tās te izstādes un mākslas nedēļas atklāšanu, ir 24 stundu koncerts mums piekdien sākās. Un mēs arī tas vēl viens maratons. Īsais nogrieznis, definētais nogrieznis, bet 24 stundu koncerts. Bet jūs tā kā tie 30 visi tur rotējat? Mēs tā kā mainīsimies, man nebūs diemžēl iespēja būt visi 24 stundas, bet mēs būs cilvēki, kas būs klāt visu laiku, kas spēlēs. Un mēs īstenībā pat interesējāmies par to Guinness rekordu, vai teikšu, varbūt iemūžināt kā Guinness rekordu. Bet nē, viens indiešu čalis tur bija spēlējis 105 stundas, laikam, vai 110 stundas, un bija kaut kāds mūzikas grupas, kas tur spēlējuši, bija tur 3 dienas vai kaut kas tāds, un tā kā, bet tur arī tas, tā kā, tas varbūt pat nav arī tāda pašmērķīgi. Bet tas mūsu pieredze kā tāda, tas ir feins kaut ko tādu uzorganizēt, pateicoties cilvēkiem, kas saistībā ar to kvadrinālu. Mēs ļoti izbaudīsim šo laiku. Beidzot varēs izspēlēties. Beidzot varēs darīt lietas uz skatuves, kuras tu varbūt nav bijis laiks vai nav bijis iespēja, tāpēc, ka tur ir visu laiku tā krāmēšanās, saslēgšanās, visu laiku ir bijis tā, ka tev tur tas varbūt tā stundiņa pusotra ir, vai pat mazāk 40 minūtes, un tu jau ļoti ierobežot kaut ko izdarīt. Un ko tu pats spēlēsi tajā? Pirmkārt, mēs savedīsim aparatūru, kas mums būs pieejama. Otrkārt, mēs savedīsim instrumentus, kas būs pieejami. Un treškārt, mēs paaicināsim cilvēkus. Mēs, tā kā ir tas kodols ar mūziķiem, kurus mēs spēlēsim, bet tie viesi mūziķi būs iespējams kādi 10-15 cilvēki. Un pārsvarā tas instruments, kas man rezonē visvairāk pēdējos, varbūt 10 gados, varētu teikt, ir basģitāra un arī dažādi tradicionāli instrumenti. Bet
Bet es esmu tāds, kurš instruments ir instruments vienkārši. Izpausme ir, tu vari tiklīdz kaut drusku saprot, ko ar to lietu darīt, ar to instrumentu, tu vari jau ļoti daudz. Man ir apmēram, plus mīnus 20 gadu pieredze mūzikas radīšanā. Un tā kā es nepretendēju uz nekādu meistarību tīri tādā varbūt klasiskā izpratnē, bet ir plus mīnus skaidrs, kas ir kas un ar ko tu spēj kaut ko radīt, skaņas vai saspēlēties ar citiem. Bet ģitāras ir tāda feina lieta, ar ko es darbojos. Jā. Un, klausoties visu šo sarunu, tad tiešām tavā ikdienā ir tik daudz visādi projekti un lietas un dažādas. Kā tu, tas fundamentālais jautājums, kā tu rodi laiku vispār, jo tu arī teici, ka tev patīk tas miers un klusums. Kurā mirklī tu to... Bet tas ir cilvēku dabā, tās pretrunas. Un tā būšana nemitīgos meklējumos un vienlaicīgi arī būšana tā kā Imants Daks, viņam bija tā dziesma, kad es visaugstākiem lūdzu mieru, bet viņš man dod iedvesmu. Tad tā iedvesma gan caur citiem cilvēkiem, gan caur vienkārši to, kad ir apstākļi, kuros tādas pats, ja man nebūtu piedāvājuši spēlēt 24 stundu koncertā, es jau nespēlētu. Man vienkārši paaicina draugu, man mūzikas biedru un es spēlēju. Un tad tur tā iedvesma arī nāk ar to, kad ir tie cilvēki, ar kuriem dalīties. Un tāpat arī Ziedlejs, kad es jau pats varbūt, es jau to nebūtu sācis, bet tie cilvēki, kam tas bija tajā brīdī svarīgi un ģimenes tāds noskaņojums bija tāds, ka to vajag darīt. Un tad arī daudz lietas jau rodās tikai no tā, kad tu sāc darīt, un tikai tad tu ieej tajā ritmā, un tad tu sajūti to vilkmi, un to gan atdevi, un to jēgu, un arī tu sajūti, ka tu vari arī izdarīt to pietiekami interesantu un kvalitīvu, un kaut ko saudabīgu radīt. Tas ir par tādu teikšanu, jā, vai ne? Tā kā pieņemšana, ko tev dzīve dod. Pieņemšana, jā. Es vispār saku, jā, visādām dzīves pieredzēm un ceļiem, un joprojām nās atēdies no dažādām dīvainām situācijām un dīvainām pieredzēm. Un tā kā mēģinu sabalansēt, lai tas man nedara gluži daudz pāri, jo man ir svarīgi arī kaut kādu savu fizisko ķermeni, arī emocionālo pasauli bišķi tomēr savākt tik pa laikam kopā, lai tas absolūti nav šizofrēniski kaitīgi un man pašam par lielu slogu kļūst. Tas ir drīzāk tāda laika plānošana, sadalīšana. Protams, arī izvēļu izdarīšana, ja? Kurā brīdī tev kas ir svarīgāks. Tiklīdz iesaistīti tiek citi cilvēki, protams, sākās diskusijas un ir sarežģīti, protams, tās lietas. Kas varbūt ir tev tās pāris lietas, kas tev ikdienā tīri praktiski palīdz to vispār visu savu dzīvi menedžēt, lai tu būtu mentāli stabils, fiziski labā stāvoklī un arī darbi notiktu? Tu jau teici laika plānošanu kā tādu vienu fundamentālo, bet kas varbūt vēl ir tādi tev ikdienišķie tie savu veidu rituāli, varbūt, ko tu dari? Redzi, tās lietas, ko es daru, es domāju, tas nav nekas ne jauns, ne unikāls, ne arī kaut kas tāds, kas ir varbūt kaut kas ļoti... Ir kaut kādas saudabīgās lietas, par kurām es varbūt pēc tam varu izstāstīt, bet pirmkārt būšana pie dabas un tās pašas augstuma peldes, vai tās pats braukšana ar riteni un dažādu veidu meditācijas un dažādu veidu pirts pieredzes arī pašam individuāli un arī ar meistaru palīdzību. Un vienkārši parasts gluži ar pievienoto vērtību, bet fizisks darbs. Tā paša trimerēšana, malkas krāmēšana, mežā strādāšana. Viss tas ļoti labi iedara kopā, jo tajā brīdī, kad ir tā emocionālā un intelektuālā pārslodze, tas ļoti labi uztais tādu atplūdu un tā palīdz atslābt un izdarīt kaut ko pilnīgi citu. Jo sarežģītākais tajā visā ir varbūt darbs cilvēkiem, kas ir mūsu viesi un mūsu partneri, mūsu
darbinieki un ģimenes locekļi, tas ir pats sarežģītākais kodols. Jo tāda pierādziņa tirgošana vai malkas pievešana, atvešana, tas jau tas ir tā kā, tas ir vienkārši, bet tiklīdz, ka tev ir jāsāk ar cilvēku, ar dzīvu cilvēku un ar viņa vājībām un dažādām īpašībām saskarties, tur tā sākās tā māksla. Un tas ir nevienmēr ir tas, kas arī lielu piepildījumu sniedz. Vienkārši tas ir jāizdara, jo mēs zinām, ka dienas ir visādas, cilvēki ir visādi, garstāvokļi ir visādi, un ar to vienkārši nākas sadzīvot. Un, es esmu cilvēks, kas laikam, kam patīk dot laiku lietām, kā mēs no šajā sarunā arī secinājām. Un tā kā dažreiz vienkārši ir jāizdara pašam tās lietas līdz galam, pirms sāc kaut ko pieprasīt no citiem. Un man laikam ir tā, ka es ārkārtīgi izbaudu laiku, kad es varu vienkārši pats strādāt mežā vai saimniecībā. Mums bija aitas, šogad nav, bet būs droši vien. Un visas tās pieredzes vienkārši ir, nāk un aiziet. Es viņus uzklausu, es viņus pieņemu. Vai tu varētu kaut kādā vienā vai divās teikumos norakstot vispār Ziedlejas, varbūt ne tieši šo zīmolu, bet sajūtu, ko tev dod šī vieta? Un mēs jau sākotnēji to priekš sevis definējam tādu mazo kosmosa staciju, ka tu aizēji izplatījumā drusku ar to gan pirts rituāla veidā, gan to garīgo pieredzi un vispār tās pieredzes ziņā, ka tu nonāc citā vietā, citā pieredzē, vienalga, vai tu esi viens pats tajā pirts rituālā vai kopā ar savu otru pusīti paliec un atbrauc atpūsties, vai arī no pilsētas un atbrauc un brauc ar to ričuku pa mežu, pa takām un bauda to ainavu. Tā ir tādas kaut kādas savu spēku sajūtas meklēšana, kad tu atrod to savu iekšējo sajūtu, kas tev piepilda ar to spēcinājumu. Un tas var būt tik daudz un dažādi veidi. Bet būšana pie dabas, tas ir viens no tiem stūrakmeņiem. Bet šeit arī ir tā, kad atbrauc pilnīgi liekas, tas citā kaut kādā, citā pasaulē prom no liekas, kur visi ir, tas pilnīgi tāds ar sevi. Man patīk arī, cik ļoti katra tā pirts tomēr rada to tādu individuālo sajūtu, ka tu esi viens pats un ar to tiešām visas tās dabas skaņas un upīte un mežs un... Jā, un var just, kad šeit ir tāds komandas darbs ieguldīts. Jā. Kad ir tā aura. Un te tiešām var atslēgties. Ja mums ir ārkārtīgi svarīgi rūpēties par šo vidu un ainavu, kas ir gan dabiskās pļavas, gan mežs, gan arī dārzi, spēka augu terases, gan arī dīķi un viss apkārtējiem, ka tas viss ir aizsargājuma dabas teritorija, un līdz ar to mums ir tā kā, mēs jūtamies pagodināti, ka mēs varam kaut kādu to daļu uzņemties un radīt. Nevienmēr, protams, izdodas visu izdarīt un paveikt, un tas viss, tas apjoms ir pietiekami liels un pietiekami daudz resursu prasošs, un vienlaicīgi arī tas tiklīdz tu redzi to, ka tas ir tomēr pietiekami, ka cilvēki saka, jā, tas, ko jūs sakat, ka ir nonākuši vietā, kur viņi jūtās pilnīgi savādāk nekā ikdienā. Tas ir dot to spēku un to vēlmu turpināt. Tas droši vien arī ir viens no tiem, kas iedvesmo, jo es zinu vismaz, kad man ir tā, ka tieši tad, kad man uznāk kaut kādas šaubas un kaut kāds varbūt saucamais gruzons, kad viss ir slikti, tad pēkšņi atnāk kaut kāda ziņa no kāda klienta, kad paldies, tas, ko tu dari, ir baigi labi, un tad tas tāds, varbūt nav viss tik slikti. Jā, gan tās labās lietas, ka cilvēki padalās un dod to spēku, gan arī tas, kad
Protams, motivē arī tas, ka cilvēki izsaka kritiku, jo tas, mēs esam tādi atvērti cilvēki, mums ļoti ir ok, kad pasaka, šis nebija tā, kā gribētos, vai tur var kaut ko uzlabot. Un tas arī dod to vēlmi darīt tās lietas, lai būtu labāk. Vienmēr ir ko attīstīt, ko mainīt, jo mēs mēģinām tā kā neiekapsulēties savā gan piedāvājumā, gan savā visā darbībā. Tas ir vienmēr ir sajūta, ka ir kur attīstīties, ir kur augt. Tas ir, bez tā, man liekas, vispār mūsdienās jau nekas nenotiek. Jā, tas, man liekas, ir pamats. Jā. Tas arī saglabā, man liekas, to kvalitāti. Ja tu esi atvērts uzņemt tiešām, gan labo, gan slikto viedokli. Jā, mēs tuvojamies jau noslēgumam, un man liekas, būtu forši, ja tu varētu atstāt kādu tādu labu padomu tiem, kas mūs klausās, kādu iedvesmu, vienalga, ko tu vēlēsi nodot cilvēkiem. Ir viens tas, ka ir ļoti svarīgi izmēģināt dažādas lietas un saprast, kas tev līdz galam uzrunā. Un, ja kāda lieta patiešām uzrunā, tad atrast tomēr to laiku. Pat ja tas varbūt nav vienkārši. Man teiksim, daudz lietas nav vienkārši. Jo darot to, kas tev tiešām patīk, izdodas un kur tu jūti arī to savu sūtību un savu spējas, kur tu vislabāk vari realizēt kā cilvēks, kā šis te, varbūt, viens kā miesiskais veidols, bet arī, protams, kā apziņa. Tas ir ārkārtīgi piepildoši un ārkārtīgi sajūta, ka tu esi dzīvs patiešām un dari to, ko tu vislabāk vari izdarīt, esi tajā vietā, kur tu vislabāk vari būt un dot to no sevis ārā. Un laikam jau tas prasa zinām drosmi. Bez tās drosmes būt par sevi un darīt tās lietas un iet savu ceļu, bez tā neiztikt. Savu ceļu iešana tas ir nav vienkārši. Es īpaši šobrīd cilvēkiem, kuriem ir tik daudz no malas tiek teikts, kādam ir jābūt un kas ir jādara, un vēl jau vairāk, ja tev ir iesaistīti citi cilvēki, gan ģimene, draugi, radi un uzņēmumi un darba kolēģi un tam līdzīgi. Jo es, teiksim, laikam savā dzīvē esmu visu laiku apzinājies, ka es esmu pietiekami dīvains, ka man nav jāmēģina kādam pierādīt, ka es esmu normāls, vai ka man ir jāizdabā kādam, vai arī jābūt, jādara kaut ko ļoti tā pēc strikta reglamenta vai pēc noteikumiem. Tādām normām. Jā, jo vienlaicīgi arī, es biju aizplūdu no temata, atvaino, bet ir jāsaprot, vai tas, ko tu dari, vai tu tomēr kādam arī palīdz izņemot sevi un piedod, bet ego barošanu. Vai tas ir kaut ko dodoši, vai tu tomēr atņem kādam ar to, ko tu dari. Jo ir tā ļoti smalka robeža par to, ka tu vienkārši, kā saka, kā mums tāds tēlainais veids, kā mēs to pasniedzam, kā vienkārši vārties magoņu laukā. Ka tu vienkārši, nekāda atbildība, nekāda pienākuma, vienkārši tīri baudi laiku ar sevi un, atrast to balansu, tas ir arī, priekš manis. Un autentiskumā ir tā vērtība noteikti. Jā, bet tā ir lieta, kas tā kā, man laikam ir, nezinu, vai piemīt, vai arī es par to neesmu nekad baigi iesprindis. Man vienmēr ir, es vienmēr domāju, kas tas īsti ir, un laikam jau tas vienkārši vai nu ir vai nav, jo tas, man liekas, baigi ok, ka tu kopē un atdarini citus, bet ka tu pārstrādā caur sevi un tu radi kaut ko jaunu. Tas man liekas,
tā strādā. Es zinu, kā man liekas, tad, kad tu esi uz tā ceļa, ko tu saki, ka tev nav nevienam nekas jāpierāda, tu jau esi autentisks. Nu, tā kā, ja tu neej to taku, ko kāds tev ir pateicis, un tur arī ir tas sāls, un viegli ir to pateikt, bet cik daudz viņi to tiešām uzdrošinās, jo arī es no savas pieredzes varu teikt, ka tas nav nevienā brīdī vienkārši, un reizēm tas tavs iekšējais, tās vienalga sirdsbalss vai intuīcija, kura tev saka kaut ko darīt, spērt kaut kādus soļus, viņi nevienmēr ir vienkārši, vai ne? Tas ietver sevī kaut kādu, kādam būs nērti, kādam varbūt nepatiks, kādam tur vispār pašiem būs jāievieš kaut kādas izmaiņas. Jā. Tas ir, ka tu paliec autentisks un tu ej tiešām savu to drosmīgo ceļu. Mēs esam ārkārtīgi daudz stundas veltījuši šim tematam nometnes, to dzenu trako un nometnes organizatoru, tīpaši vidū. Jo vienlaikus ir ārkārtīgi forši un ārkārtīgi feini, ka tu tomēr tajā ejot to ceļu, ka tu atrodi tomēr tos dombiedrus un tos savus līdzgājējus. Jo tīpaši garīgais ceļš, kā mēs zinām, tas ir ārkārtīgi vientulīgs ceļš, tas ir vienatnes ceļš. Un tā kā neviens jau, teiksim tā, mūsdienu cilvēki jau pārsvarā, neiet jau īsti to garīgo ceļu. Tas vairāk ir tāda pieredzes mazī druskas, ko mēs vācam. Tomēr tas ir kaut kas bišķi cits. Sadzīves garīgums. Jā. Paldies tev. Jā, un tad tas jautājums, ko tu gribētu nodot tālāk nākamajam viesim? Izstāsti lūdzu par savu kādu, varbūt vienu pieredzi, kas tev ir iespiedusies atmiņā kā ļoti īpaša, ka tu esi sajūts, ka tieši tās pieredzes dēļ tu esi piedzimis. Wow, šis ir wow. Paldies. Es domāju, to arī mēs beidzam šo sarunu. Paldies tev liels, ka tu piekriti. Drusku atvērties vairāk, mums izzināt tevi drusku dziļāk jau. Un jā, ka mēs varam šeit būt, piedzīvot šo enerģiju, vietu, sajūtu un cerams, ka arī nodot tālāk tiem, kas mūs klausās. Paldies arī jums, ka varējām pabūt kopā. Paldies.